Labdien! Šodien Robežu novada aktualitātēs uz sarunu esmu aicinājusi Aigaru Lipčiku. Jā, labdien! Garkalnes komunāls servises valdes loceklis. Un Uldi Vilcānu. Labdien, mani sauc Uldis Vilcāns, esmu no Robežu novada pašvaldības ceļu inženieris. Jā, un šodienas tā tēma mums būs par ceļu uzturēšanu. Akcentu liekot uz to, kā tas notiek šobrīd, kad jau pamazām iestājas ziemīgi laikapstākļi. Un pirmais jautājums būtu Uldim, kad tad īsti mums sākas tas ziemas ceļu uzturēšanas periods? Ziemas ceļu uzturēšanas periodu sākam ar oktobra vidu, ja precīzi tas būs 16. oktobris. Viņš katru gadu ir nemainīgs datums un turpinās līdz 15. aprīlim nākošā gada. Un ko tas nozīmē? Vai tas kaut kā tā ceļu uzturēšana ziemā atšķiras no tiem vasaras periodu? Jā, noteikti, jo mēs tad plānojam arī šos te darbus, ko mēs neveiksim šajā periodā. Mēs vairāk uzsvaru liekam uz šo te sniega tīrīšanu, ledus, slīdēmības, atvainojos, samazināšanu un arī, teiksim, šos te satiksmē bīstamo bedru aizpildīšanu. Un vasarā mēs tad koncentrējamies pretēji, lai šos te visus segumus vienkārši uzlabojam, lai nebūtu nerastos šīs te bedras. Un es saprotu, ka to praktisko darbu darītājs, ja šī izpildītājs ir tieši Garkalnes komunāls servis. Jā, tie esam mēs, kas tātad brauc, tīra, organizē, lai tas viss tiktu iztīrīts. Principā mēs nodaram to paši lielu daļu, bet ir lietas, ko mēs nevaram paši izdarīt, un tad to mēs dodam ārpakalpojumu. Es saprotu, ka ir arī tās ceļu uzturēšanas klases, kas ir atšķirīgas un dažādas, un kāda tām nozīme ir un kā tās tiek veidotas? Jā, ir katrai ielai, katram ceļam sava uzturēšanas klase. Tā, lai saprastu, tātad tās veidojas no transporta līdzekļu intensitātes. Pašvaldība ir pasūtījusi jau iepriekš šo te satiksmes uzskaiti, un atkarībā no transporta līdzekļu skaita, kur izbrauc pa šo ceļu posmu vai ielu diennakts periodā, tad arī veidojas šīs te klases. Jo vairāk transporta līdzekļu, intensīvāka kustība, jo augstāka klase un augstākas prasības arī uzturēšanai. Tā, lai saprastu, ir 4 klases. A klase, tātad, ja pa diennakts periodā izbrauc pa šo ielas vai ceļu posmu virs 1000 transporta līdzekļiem, tad nākošā ir B klase, kur jau ir šīs intensitāte mazāka, tātad no 500 līdz 1000 transporta līdzekļiem. Ir C klase, kur no 100 līdz 499, ja nešaubos. Un ir tad arī D klase līdz 100 transportiem, un ir arī E klase, kur šī satiksmes intensitāte ir ļoti, ļoti maza, meža ceļi un tam līdzīgi, kur varbūt tikai sezonāli izmanto. Vai šo ceļu klases ietekmē arī ceļa segums? Ir kādas atšķirības? Nē, šīs te klases ietekmē tikai šī intensitāte. Protams, mēs uzturēšanas, lai veiktu šo te uzturēšanu, plānojam arī skatāmies, vai tajā iela, varbūt tas ielā ir ļoti zemes satiksmes intensitāte, bet tur iet sabiedriskais transports. Varbūt kursē skolnieku autobus, varbūt tur ir pašvaldībai vai valstī svarīgi infrastruktūras objekti. Līdz ar to mēs šos te ceļus arī uzliekam kā prioritārus, kurus vajadzētu uzturēt un veikt visādus remontdarbus pēc nepieciešamības. Tad tas nozīmē, iedzīvotājs, piemēram, dzīvo ielā, kurā ir asfalta segums, tas nenozīmē, ka tā ceļa klase viņam būs augsta. Ja tas ir tādā privāta māju ciemā? Nē, viennozīmīgi tad tā, manuprāt, tā ir D klase, kur vienkārši tā ir sakārtot infrastruktūra, bet šī te satiksmes intensitāte tur nav nekāda, un respektīvi arī šī te uzturēšanas klase ir zem. Vai šīs ceļu klases ir, es saprotu, saistošas arī apsaimniekotājiem? Jā, tas ir saistoši arī mums, jo atkarībā no ceļu klases ir arī laiks, kurā mēs tātad notīram šo ceļu. Attiecīgi, ja tā ir A klase 3 stundās, B klase 8 stundās, C
24 stundās, tad tas jau ir divreiz, ne retāk kā 2 reizes gadā, ko mēs darām. Un kā tas notiek ziemas laikā, piemēram, cik jums daudz ir tās tehnikas vienības, un kā tad jūs, ka vienā galā sākat, otrā beidzat, vai kaut kā savādāk tas notiek? Jā, tas darbs mums ir noorganizēts tā, ka katrā pagastā ir tātad punkts, kurā tā tehnika atrodas. Mums ir kopā 6 traktori, 2 greideri un 2 automašīnas smagās ar frontālo lāpstu, kas arī kaisa. Un tātad, kad ir vajadzība sāk braukt, attiecīgi no šī punkta transports dodās ielās, tīra viņu, tādējādi nodrošinot ātrāku šo ceļu notīrīšanu no sniega. Tas nozīmē, ka apmēram tā kā vienādi visā novada teritorijām, ja piemēram tur 7, 8 tur jāved bērnu uz skolas darbu jātiek, tad var rēķināties, ka pie tāda normāla sniega, tāda ne ļoti liela, tad visur varēs tā normāli, gan robežos, gan upes ciemā, gan visur. Teiksim tā, pirmās A un B klases, kā arī skolēnu autobusu maršruti, jā, tie arī ir pie prioritārā. Jā, tos mēs organizējam, jā, tātad, lai paspētu, lai laicīgi visi izbraukt un varētu to izdarīt. Tieši tādēļ mums ir gan iekšēji resursi, gan ārpakalpojums, jo, ja mēs redzam, ka, teiksim, ka mēs nevaram tikt galā ar savu, mēs piesaistam ārpakalpojumu. Robežu pagastā ir lielāks ārpakalpojuma apjoms, jā, citur ir mazāks, bet tas atkarīgs no dažādiem apstākļiem, tehnikas, cilvēku resursiem un tam līdzīgi. Un, kā mēs redzam, šogad ziemā arī mēdz būt dažādi tie laikapstākļi. Sniegs ir, sniegs nav, veidojas bedres un citas problēmas. Kā ir ar ceļu greiderēšanu ziemas laikā? Vai tas vispār ir iespējams veikt? Un, ja jā, tad kā to dara? Kurš var atbildēt? Teiksim, ar šo te greiderēšanu, ņemot vērā, ka šī te ziemas sezona iestājas, teiksim, nosacīti ar to oktobra viducīti, noteikti, ka arī mēģina pirms visiem saliem šos te grantu ceļus un ieliņas savest kārtībā. Šogad laikapstākļi mūs nav lutinājuši, bija ilgstoši lietavas, un tad iestājās arī šis te sals, un lietas laikā arī vasarā nevajag šo te greiderēšanu, jo šī te materiāls, viņš vienkārši izšķīst, un mēs nevis aiztaisam bedres, bet veidam tādu dubļu masu, var teikt, un līdz ar to tas nav efektīvi, un to īpaši arī nedara. Ir satiksmē bīstamas bedres, protams, tur iestrādā minerālu materiālu. Tas ir ziemas laikā, tā kā, jā? Bet tieši šo te greiderēšanu, kā mēs to saprotam ikdienā, nepraktizē. Es varētu papildināt tas greideris, jā, 2, ko viņi mums dara ziemā, tātad, jā, zemes ceļi, grantētie, tātad ir jārievo. Viņi brauc un rievo, taisa rievas, lai tā slīdāmība būtu mazāk uz tiem ceļiem. Tas ir tādos gadījumos, ja ir ledus uz tā ceļa, sniega liels sablīvējums, vai vienkārši viņš ir bez šī te ledus seguma? Ledus, kad ir uztais, tad reizēm braucot droši varbūt ir redzēts, ka zemes ceļi ir tādās tā kā rievās sataisīti. Jā. Tas ir tādēļ mums tas greideris arī ir vajadzīgs, jā, lai viņš arī rievo. Viņi arī ar sniegu notīrīt. Mūsu novadu šķērso arī diezgan daudz valsts ceļu. Kā ir ar tiem? Tas ir novada atbildībā? Valsts ceļi ir tas, ko tīra valsts ceļi, un pie viņiem arī tā ir viņa atbildība. Mēs tikai pašvaldības ceļus tīram, un attiecīgi, ja iedzīvotājiem ir iela, ceļš, un viņš nezina, kur tā atrodas piederība, tad Ropašu novada mājaslapā ir saraksts, un tur var iepazīties ar ceļu, ar viņa klasi, un attiecīgi arī tad saprast, vai tas ir privātais vai pašvaldības, un tad attiecīgi pēc klases arī secināt, kādā laika periodā viņam notīrīs to ceļu. Tā tad ir arī kopējā sarakstā, kur viss tā kā pa tām klasēm. Mums atsevišķi nav tāds tur pašvaldības ielu ceļu saraksts un privāto ielu un pārējo saraksts. Nē, tāds atsevišķi nav, respektīvi, ja tajā sarakstā ir jūsu ceļš vai iela, kur jūs dzīvojat vai par ko interesēties, tad tas ir pašvaldības pārziņā, arī ir tādi ceļi kā pašvaldības nozīmes statusa ielas, un tas ir atsevišķs sarakstīņš, bet ja jūsu ielas vai ceļa šajā sarakstiņā nav, tad tas nozīmēs drīzākais, vai nu tas ir valsts ceļš, vai nu tas ir privāto vai juridisko personu pārziņā. Un ko nozīmē šis te pašvaldības nozīmes ceļš? Tas kaut kā atšķirās no pašvaldības ceļa? Uzturēšanas ziņā nē. Ir sava attiecībā uz būvniecību un pārējo plānošanu, bet uz ceļu uzturēšanu
nekāda ietekme nav. Tāpat kā arī pašvaldības pārziņā esošiem ceļiem un ielām, šīm te ieliņām arī nosaka uzturēšanas klasi tieši tādā pašā veidā un arī uztur tieši tādā pašā kvalitātē atkarībā no klases. Viens iedzīvotājs mums ir uzdevis jautājumu, kas ir atbildīgs par pašvaldības ceļu sakopšanu, kad ir beigušies meža izstrādes darbi? Labs jautājums. Atbildīgs viennozīmīgi ir šis darba veicējs. Pašvaldībām mēs esam izstrādājuši tādu kā sistēmu, ka šie meža izstrādes darbi, ja viņi plāno veidot šīs krautnes ar koku materiālu vai pārvietoties ar kravas transporta līdzekļiem pa ceļiem, kuriem ir noteikts varbūt kaut kāds ierobežojums. Šie darba veicēji griežas pie pašvaldības, saskaņo šos darba vietas. Mēs viņas apzinām, apsekojam pirms dot piekrišanu un obligāta prasība pēc šiem darba beigšanām. Viņi mums paziņo personīgi. Es arī braucu skatos, vai nav bojāti grāvi, kaut kas izdangāti ceļi, un viņiem ir par pienākumu šīs vietas sakopt. Tas, ka dažreiz paliek šīs kaut kādas mizas vai kas, tas, kā saka, šo satiksmes drošību vai nepasliktina, bet dažkārt ir tā, ka ir pamainīti grāvju profili, tad mēs prasam atjaunot. Viņi to arī izdara, jo jebkurā gadījumā viņi paraksta tādu kā līgumu, ka mēs arī varam vērsties tiesā un prasīt prasību par šiem te. Un viņiem ir izdevīgāk novērst to ātri pašiem, nekā veikt šo te garu. Tādus, jā, un arī ir mums tāds nosacījums, ja mēs konstatējam, ka tomēr neveic šo te sakārtošanu pēc saviem darbiem, mums arī turpmāk ir tiesības atteikt viņam šo te saskaņojumu, un mūsu novadā viņi arī nākotnē iespējams arī šos te darbus vairs nekad neveiks. Vai mūsu novadā ir bijuši tādi gadījumi? Nē, nav. Viss labi ir veicies tā kā tiem uzņēmējiem. Jā, vienmēr ar dialogu mēs, teiksim, atrisinām šos te. Tad vēl viens iedzīvotājs mums ir uzdevis jautājumu, kas droši vien, kad Aigars varēs atbildēt. Vai tiek veikta fotofiksācija ar šķēršļiem, ja tie traucē, piemēram, sniega tīrīšanu? Šobrīd nē, par laimi, teiksim, tiem, kas tos šķēršļus rada, jā, viņiem šobrīd ir labi, viņa šobrīd nav fiksācija veikta, bet jā, tas tiek apskatīts kā opcija, ka šobrīd iekārtas atļauj telefonu, atļauj vienkārši šoferim nofotografēt. Iespējams, ka tas tāds arī tiks uzsākt tāda darbība, bet uz doto brīdi šodien neveic. Neveic. Bet kādi varbūt pastāstiet ir tie biežākie šķēršļi uz tām ceļiem, ceļa malām? Novietotas transporta līdzeklis, tas jau ir īstenībā droši vien visbiežākais, kas ir, jā. Kaut kādi akmeņi varbūt ceļa malās? Tas ir vairāk ceļa malas un tādas, bet paša tīrīšana jau visvairāk apgrūtina būtības tie transporta līdzeklis, kas var būt. Tas arī tas aicinājums, kad, ja jūsu ceļš ir tajā sarakstā, ko tīra, teiksim, operatīvi arī, ja vēl no rīta agri, kamēr vēl guļat, jau sāk tīrīt, iedzināt mašīnu ir iespējams mājas, teiksim, privāta māja savā pagalmā, iedzīt mašīnu būtu ļoti labi, viņa netraucētu, mums arī ātrāk veikt to darbu, un ne tikai jums būs iztīrīts, bet arī ātrāk pie nākamā tiksim, jo nebūs jāblokā. Un vēl viens jautājums no iedzīvotājiem ir, kādus materiālus izmanto pretslīdes kaisīšanai? Uz asfaltētiem ceļiem mums ir tehniskais sāls un sāls smilts maisījums. Grants ceļiem ir tikai smilts, tur sāls nevar būt. Tad ir tāds jautājums par palīdzību privāto ceļu uzturēšanā. Vai pašvaldības kapitāla sabiedrībās piedāvā šādu pakalpojumu? Uz doto brīdi nē. Iemesls tāds, kā jau minēju, ka mēs arī ar saviem resursiem ir brīži, kad piesaistam ārpakalpojumu, atsevišķās pagastos vairāk, citur mazāk. Līdz ar to mēs primāri savu visu resursu veltam tam, lai iztīrītu pašvaldības ceļus un pēc iespējas ar saviem resursiem to darīt. Jā. Līdz ar to šobrīd kapacitāte neļauj mums vēl arī privātos ņemt. Un ko darīt šādiem te, kuri dzīvo privātās ielās, kur viņiem meklēt, varbūt kādos sludinājumu portālos vai?
Principā jau droši vien, ka jāmēģina meklēt, kāds, kurš ir gatavs iztīrīt. Jā, cik es zinu, visos pagastos ir kāds, kuram ir tā tehnika. Jā, nu, tad droši vien tas ir jautājums iet un runāt, un varbūt tāda iespēja ir. Kādi varbūt būs jūs tādas svarīgākie kopsavilkumā tās lietas, kas būtu jāzina iedzīvotājiem, varbūt kur vērsties? Tad mēs saprotam, ka mūsu novadā ir viens uzņēmums, kas atbild par ceļu uzturēšanu gan vasarā, gan ziemā. Tas ir Garkalnes komunāls serviss. Visi jūsu kontakti, es saprotu, ir pieejami mājaslapā. Jā, nu tātad tas ir info@garkalnes.lv, ja e-pastā gribās rakstīt, ja zvanīt, tad ir 266 166 79, bet vieglāk atcerēties Garkalnes komunāls servis mājaslapa, tur ir sadaļa kontakti, un tur ir gan adrese, gan telefona numuri, gan e-pasts, tur var atrast to visu. Tas būtu droši vien vienkāršāk. Un tad pa visiem uzturēšanas jautājumiem vēršas pie jums, un tad jūs risinat visas lietas. Jā. Jā. Uldi, par kādiem jautājumiem pie jums tad iedzīvotāji var vērsties? Iedzīvotāji vēršās dažādos jautājumos, arī tā skaitā par šo uzturēšanu. Noteikti manā funkcija ir arī kontrolēt šo uzturētāju, ko es arī daru, izbraucu, redzēju kādas nepilnības, kā saka, tiekties uz labāko mums vienmēr ir, kur un, ja es kaut ko konstatēju neatbilstību, vai ko es rakstu komunāla servisam, pārvaldniekiem, informējam, nosakam termiņus, kuros jānovērš šie defektiņi, neatbilstības un tādā veidā. Bet griežās pa lielam cilvēki. Atrod jūs, jā, tā kā bez īpašas reklāmas, tā teikt. Par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar ceļu, vai tā ir uzturēšana, vai piederība, vai citi jautājumi, kas saistīti ar būvniecību, vai kaut kas tam līdzīgi. Jā. Un kāds būtu jūsu vēlējums mūsu iedzīvotājiem šai ziemai? Teiksim tā, notīrītas un labi izbraucams ceļus. Jā, būt atbildīgiem, līdzatbildīgiem, kā teica arī šīs novietotie transporta līdzekļi traucē, uzturēt šos ceļus un jā, cerēt, ka sniegs laikapstākļi mūs lutināt. Labi, teikšu paldies jums par sarunu. Un tā tad gribu atgādināt, ka visa informācija par ceļu uzturēšanu, tā skaitā arī ziemā, ir pieejama mūsu mājaslapā. Būs arī decembra tēvzemītes izdevumā, tāpat arī sociālajos tīklos.